Nu, sveiki, cīņu biedri. Tā kā līņu sezona ir pilnā sparā, ir uzvindījis jautājums, kad līņi garšo pēc dūņām. Lūdzu, vakar ķert līņi. Tas vēl bišķiņ dzīvi. Šitien tas jau jau mīris. Tad mums vajag līnīt nogalēt. Un tad darām tā. Un ja jūs tā izdarīsiet, jūs redzēsiet, ka nekāda dūņu garša līnija vairs nebūs. Ne cepot cepeškrāsnī, ne liekot uz mangala. Es viņus vispār parādīšu, kā es viņus. Lūk, ir noplaucēts. Tam līnim tā dūņu garša viss veidojas no tās gļotas. Gļota, kur ir apkārt. Viņš ļoti daudz, viņš vandās pa dūņām un ļoti izdala gļotu. Aizsargā sevi. Redziet? Kā viss nāk, viss tā gļotiņa skaisti nonāk nost. Lūk. Viss mūsu gļots ir notīrīts. Tā ir pamatā tā lieta, kura mums veido to dūņu garšu. Bet, lai viņš vēl būtu smeķīgāks, mēs viņu tūlītās varam nāzi pat pamēģināt visas vīnāt nost. Bet mēs skaisti paņemsim uz vīnu tīrāmu mašīnu. Un tagad mēs ar skalneru redzēt, cik daudz smalku vīņu ir. Un tas ir tas, kas veido to dūņu garšu. Lūk, viens ir gatavs. Otrs atpūlīt ir gatavs. Kontakts. Lūk, viss. Līnis ir notīrīts. Un tagad mēs varam viņu izķidāt un likt cepeškrāsnī. Vai arī es viņus parasti tā daru. Sagriežu tādās sloksnēs, neķidātus. Un tad, kad viņi sloksnēs ir sagriezti, tā kā desu, tad es vienkārši iztīru iekšus, sakuļu olas, iemērs gabaliņus olā, pēc tam rīvmaizē un smukus pannas izcep. Vienreizē garši. Līņas jau ekselents zivs. Un tagad jums nebūs nekādas dūņu garšas un nekas pārējais. Labi, ķerat līņus, cepat un ēdat.